Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrības priekšsēdētāji, labrīt, jūs esat mūsu studijas viesis. Rīt no 10 līdz 11 veselības darbinieki rīkos protesta akciju par iemesls, kāpēc, par ko tiek protestēts, par mazāk naudas, nav iespējas strādāt. Kas notiek? Protestēts tiek pret to, ka valdība nenodrošina iedzīvotājiem pieejamu un kvalitatīvu veselības aprūpi. Jau 4. gadu pēc kārtas samazinot veselības aprūpes budžetu. Un, jau ir nonācis tas viss tik tālu, ka šogad patiešām, kā tika minēts, tad veselības aprūpei plāno nākamgad atvēlēt tikai 3,1% no iekšzemes koprodukta, kas ir zemākais rādītājs Latvijā kopš 2002. gada. Patiesībā tas finansējums, kas šogad tiek iedalīts, jūsuprāt, ir mazāks nekā tas ir bijis visus iepriekšējos gadus ar lejupslīdošu tendenci. Sekas? Kas tad būs tas pirmais, kas cietīs? Sekas mēs jūtam jau tagad. Latvijā mātes mirstība vairāk kā 7 reizes pārsniedz vidējo rādītāju Eiropas Savienībā. Igaunijā un Lietuvā, starp citu, ir otrādi. Tur ir labāk rādītāji nekā vidēja Eiropā. Kopējā mirstība Latvijā apmēram 1,5 reizi augstāk kā vidēja Eiropas Savienībā. Tas nozīmē, ka parēķinot uz mūsu iedzīvotāju skaitu, Latvijā katru gadu nomirst apmēram par 10 000 cilvēku vairāk nekā nomirtu tad, ja mums būtu vidējie Eiropas mirstības rādītāji. Un tad jāsaka, kāpēc mums ir jāmaksā ar nevainīgām dzīvībām par to, ka valdība... Kērkungs, vai tas nav saistīts ar to, ka mēs esam novecojuši? Tas ir tieši ar veselības aprūpi saistīts šī mirstība? Šie skaitļi ir tieši proporcionāli tam, cik daudz naudas valdības atvēl veselības aprūpē, jo mēs salīdzinājām šos skaitļus ar finansējumu un mirstību arī vidēji jaunās Eiropas Savienības valstīs. Tur šī starpība, protams, ir mazāka salīdzinot ar vienu jaunu vidēju Eiropas Savienības valstu. Latvijā nomirst apmēram 5–6 tūkstoši cilvēku vairāk gadā. Tagad veselības ministra Ingrīda Circena apgalvo, ka tieši pamatfunkcija, tad veselības nodrošināšanas pamatfunkcija veikšanai, tas finansējums šogad pat ir lielāks nekā pagājušo gadu. Tad tie ir aplam vārdi? Tā ir vārdu spēle, jo Circenes kundze salīdzina to finansējumu, ko plāno piešķirt nākamgad, ar to finansējumu, kas bija plānots šim gadam. Kā mēs redzējām, tad plānotais izrādījās dzīvē nepietiekams un vajadzēja pielikt apmēram 13 miljonus klāt. Un tad tikai loģiski būtu nākamā gada budžetu salīdzināt ar reālo šī gada budžetu, un tad tur ir apmēram 10 miljonu minusā. Kurā mirklī tad kurš ir tas, kurš plāno, un kurā brīdī te rodās tā nepareizā plānošana? Kāds taču ir atbildīgs par to, kāds to pieprasījumu sastāda? Godīgi sakot, jau par valdības darbu atbild priekšnieks jebkurā gadījumā. Tad premjers, un premjeram būtu jādod arī politiskie norādījumi, pēc kādiem principiem plānošana jāveic. Nezinu, vai tas tā notiek, bet realitāte ir mazliet savādāka šobrīd, jo, godīgi sakot, no sākuma ir tāda tā kā finanšu ministrijas aptuveni aprēķini, tad nozaru ministrijas mēģina šos aprēķinus koriģēt, tad beigās ir tas, kas ir sanācis. Ārzemēs, demokrātiskās vecajās valstīs starp valdību un sabiedrību vēl eksistē tāds posms kā arotbiedrības, kur stingri iestājās par noteiktu darbinieku interešu aizstāvēšanu. Vai Latvijā mums ir pietiekoši spēcīga arotbiedrība, kas var šādā veidā nostāties pret, valdības kādiem aprēķiniem, papīriem, Excel tabulām? Latvijā ir tā, ka, godīgi sakot, mums ir visu laiku labējas vai labējcentriskas valdības, atšķirībā no Skandināvijas, piemēram. Un šīs valdības, protams, dara visu iespējamo, lai arotbiedrību lomu vājinātu. No otras puses, katrs var paskatīties pats uz sevi. Francijā arī, piemēram, nemaz tik daudz procentuāli darbinieku arotbiedrībās nav. Bet tad, kad arotbiedrības darbojas kā katalizators, kad viņas aicina aizstāvēt cilvēku tiesības, jo parāda, ka tās ir apdraudētas, cilvēki viņus aktīvi atbalsta un piedalās. Latvijā tas tā, diemžēl, nenotiek. Kāpēc iemesls? Kāda ir neticība varbūt tieši šīm te arotbiedrībām, tāpēc, ka tās bieži vien ir saistītas ar to pašu pārvaldes aparātu? Kā lai pasaka, es tam gan negribētu piekrist, jo, ja jūs man pateiktu, kā tad konkrēti tā saistība ar pārvaldes aparātu izpaužās, mēs varētu padiskutēt. Es tādu tieši saistību neredzu. Finansējums nekāds no valsts nepienākās. Nē, absolūti nē. Bet Latvijā ir tāda viena jauka tradīcija ieviesusies. Ļaut, lai citi izcīna. Un tad
paņemt arī savu daļu. Un tā tas tieši arī notiek. To, ko izcīna arotbiedrības, saņem visi. Es neesmu ne no viena dzirdējis, kurš nav biedrs, kurš nav akcijās piedalījies, kurš teikt, nē, nu man tagad šo te labumu gan nedodiet, jo es par to necīnījos. Zēd, varbūt, ka komunikācija ir tas trūkums. Es nosaukšu uz labu laimu vārdu uzvārdu. Jānis Bērziņš, mediķu arotbiedrības pārstāvs. Un arotbiedrība ir izcīnījis, ka Jānis Bērziņš neatlaiž no darba, viņam samaksā kompensācijas. Un visa lielā arotbiedrība iestājās pa Jānu Bērziņu. Vai šādi gadījumi tiek publiskoti un jūs, teiksim, uzsverat savu lomu šādu cilvēku saglabāšanā darbā un aizstāvībā? Mēs, protams, ka to darām, bet mēs arī rēķinamies ar to, ka komunikācija vienmēr varētu būt labāka, un tāpēc saistībā ar rītdien plānoto protestu akciju. Mēs esam veikuši gan informatīvu kampaņu, proti publicējuši atklātu vēstuli par situāciju veselības aprūpē lielākajos latviskajos plašsaziņas līdzekļos. Mēs esam arī ar Latvijas radio palīdzību snieguši cilvēkiem ziņu gan vakar, gan šodien par to, ka protesta akcija notiks. Un tagad paskatīsimies, kā tad būs ar to piedalīšanos un aktīvo cīnīšanos par savām tiesībām. Kāda ir komunikācija starp to pašu Saeimu, starp to pašu valdības kabinetiem? Ja? Kā jūs apmainaties ar informāciju? Vai tas nav tikai tādā līmenī, ka jūs esat slikti, mēs esam slikti? Jūs esat slikti, mēs esam slikti? Vienu konkrētu piemēru tikai izstāstīšu. Aizvadīto 2 gadu laikā ir 3 reizes Nacionālā trīspusējā sadarbības padome, kur ir valdības puse, arotbiedrība puse, darbdevēja puse. Vienoti ieteikusi valdībai palielināt finansējumu veselības aprūpei, pievērst uzmanību cilvēku resursu problēmai veselības aprūpei, proti zemajām algām. Visas 3 reizes, neraugoties uz to, ka šie ieteikumi bija pamatot ar labu starptautisku praksi, ar statistiku, ar visām vajadzīgām atsaucēm. Visas šīs reizes valdības vadītājs Dombrovskis kungs to ignorēja. Žēl, protams. Bet principā samazinājums jau, tas finansiālais samazinājums ir visās jomās. Vai jūs uzskatāt, ka šobrīd veselības jomā tad tas finansējums ir pārkāpt jau tā robeža, tā jau tālāk vairāk tikai bezdibeni? Ja mēs patiešām gribam sagaidīt, ka Latvijā dzīve kļūst labāka, tad mums vajadzētu parūpēties, lai nodokļu naudas izlietojums notiek atbilstoši labai starptautiskai praksei. Vecās valsts jau sen ir apmēram tās proporcijas sapratušas, kas ir vajadzīgas, lai valsts normāli attīstītos, lai cilvēki justos valstī droši un motivēti maksāt nodokļus. Un no šī viedokļa raugoties, veselības aprūpe ir visas 20 gadus badināta. Par citām nozarēm neizteikšos, lai viņas pašas sev novērtē. Par veselības aprūpi es to varu gan skaidri pateikt, gan skaidri pierādīt. Un ja mēs gribam labāku veselības aprūpi, tad vispirms valdībai ir jānodrošina. Rīt protesta akcija. Tad tas galvenais mērķis tā skaidri un saprotam mūsu skatītājiem. Ko jūs gribat panākt? Mēs gribam panākt labāku finansējumu, ar kā palīdzību varētu steidzami samazināt iedzīvotāju līdzmaksājumus. Cik vajag? Es teiktu tā, lai būtu 4% no iekšzemes koprodukta vajadzētu aptuveni 120 miljonus, lai būtu 3,5% vajadzētu aptuveni 50 miljonus. Pārējais viss jau ir skaitļu spēles. Ja jūs nepanākat šo savu prasību, kas notiek tālāk? Jāsaka, ka mēs arī neesam nekāda brīnumnūjiņa. Mēs esam aktualizējuši problēmu, mēs esam piesaistījuši gan sabiedrības, gan politiķu uzmanību tai. Tālāk skatīsimies. Mēs, piemēram, pagājušā gada nogalē ierosinājām sākt domāt par Saeimas atlaišanu. Beigās tas arī realizējās. Jā, Kerkungs, bet tomēr, kāds tad ir tas tālākais rīcības plāns? Aktualizēsiet tēmu, paklausīsies augšā vīru un turpinās braukt virzienā. Tad noklusīs tālāk viss. Ja iedzīvotāji aktīvi neiesaistīsies, iespējams, ka noklusīs, iespējams, ka Latvijas izmiršana turpināsies, mediķi aizbrauks, cilvēki mirs. Tā. Sakiet, kā jūs vērtējat veselības ministrs to ieceri, ka tikai nodokļu maksātājiem pienākās šī veselības aprūpe? Pēc būtības iecere nav slikta, jo ir vērsta uz sociālā taisnīguma stiprināšanu. Taču šeit ir vairāk aspekti, kas ir jāņem vērā, domājot par iespējamo ieviešanu. Vispirms, kāds varētu būt fiskālais efekts? Tas nebūs liels.
Otrkārt, Latvijā veselības aprūpe netiek finansēta no kāda iezīmēta nodokļa, bet no visas nodokļu masas. Tad arī tad, ja cilvēks nestrādā un nemaksā ienākumu nodokli vai sociālo nodokli, bet iepērkās, viņš maksā tik un tā nodokli maksā. Tad patiesībā jūs redzat, ka šo varētu ieviest, jeb nē? To varētu ieviest, bet ir jāprēķina diezgan precīzi, cik tas varētu izmaksāt. Tad vēl neesam gatavi, jūsuprāt? Domāju, ka ne. Labi, paldies. Skatīsimies rītdienas akcijas. Rīt studijā mums būs veselības ministra Ingrīda Circena. Arī viņai uzdosim jautājumus gan par finansēm, gan par risinājumiem. Un jācer, ka veselība, izglītība un bērni, tās ir tās tēmas, kas ir prioritāras jebkurai valstī. Protams, ja viņi netaisās izmirt. Un arī drošība, protams. Paldies. Paldies.